Šajā video aplūkosim, kā pievienot preces un produktus katalogam. Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāiet sistēmā. Lai to izdarītu, ir jāievada domēna vārds, dotā brīdī tas ir pagaidu domēns, tad seko šķērsvītra vp domuzīme login.php. Tad ir jāievada lietotāja vārds un paroli, kas tika nosūtīta uz jūsu e-pastu. Ja negribat atkārtoti ievadīt paroli, tad šeit var ielikt ķeksīti un sistēma automātiski jūs atcerēsiet. Mēs esam nonākuši administrācijas sadaļā. Šeit mēs veiksim izmaiņas, pievienosim produktus un daudz citas lietas, kuras iepazīsim laika gaitā. Blakus logā mēs varam atvērt mājaslapu tādu, kādu to redz klienti. Ja mēs ieiesim sistēmā un blakus atvērsim mājaslapu plus pārlādēsim, tad šeit augšā parādās melna līnija. Tas ir normāli, ja blakus ir atvērta administrācijas sadaļa. Šī melnā līnija ļauj ātrumā navigēt, tā ir tāda kā navigācija, var veikt dažādas funkcijas. Piemēram, šeit labajā stūrī jūs varat izmainīt savu paroli vai lietotāju vārdu. Lai nonāktu administrācijas sadaļā, var spiest šeit darba galds. Lūk, šis ir darba galds. Apmēram vidusdaļā atrodas sadaļa, kas saucas produkti. Ja mēs uz tās uzklikšķinam, tad mēs redzam visus iepriekš savadītos produktus. Tos mēs varam labot, ātri labot, piemēram, izmainīt kategoriju piederību vai mainīt cenu, veidot akciju. Varam izdzēst, varam klonēt. Klonēt tas nozīmē veidot tādu kā duplikātu, lai iestādījums nemainītu. Bet varam vienkārši šeit augšā pievienot jaunu produktu, vai arī pievienot šeit produktu. Jā, tad var spiest gan šo, nav nozīmes, viens un tas pats. Tad šeit mēs redzam produktu administrāciju. Pirmo, ko mēs ievedam, produkta nosaukumu. Manā gadījumā tā būs kafijas krūze. Produktam ir vajadzīga bilde. Lūk, šeit produkta attēls, jūs pievienosiet bildi. Ja produktam ir vairākas bildes no dažādiem rakursiem vai dažādas krāsas, tad papildus bildes pievieno šeit. Mēs pievienosim vienu galveno bildi. Uzklikšķinot, sākotnēji mēs redzam bibliotēku. Drīkst izmantot iepriekš sagatavotas bildes vai bildes, kas ir šajā bibliotēkā. Tad mums nāktos vienkārši uzklikšķināt un ielikt. Bet mūsu gadījumā kafijas krūzes šeit nav, tāpēc es augšuplādēšu no datora. Upload files. Izvēlēties datnes. Kafijas krūze. Esmu sagatavojis bildi. Bildi būtu ieteicams ar vienādām malām, horizontāli un vertikāli. Bet, ja ir drusku savādāk, nav traģiski, bet būtu vēlams bildei piešķirt korektu nosaukumu, jo izmantojot nosaukumu, jūs vēlāk šīs bildes varēsiet atrast, ja jums būs kādas 1000 bildes un tā tālāk. Atvērt un set product image, izvēlēties. Lūk, ir ielikts produkta attēls. Tad ir nosaukums, produkta attēls. Principā tas ir pietiekoši, lai publicētu bildi. Mēs varētu spiest publicēt. Ja ir nepieciešams, šajā logā jūs varat veidot produkta apraksts. Izcelt kursīvā vai slīprakstā, tā jau ir gaumas lieta. Lai produktu varētu ātrāk atrast, tam ir jābūt piederīgam kādai no kategorijām. Lūk, šeit mēs redzam produktu kategorijas, kas ir iepriekš radīts, taču kafijas krūze neiedarās nevienā no šīm te kategorijām. Tāpēc pievienošu jaunu kategoriju, pievienot jaunu produktu kategoriju spiežu šeit un nosaukšu par traukiem. Tad rakstu trauki daudzskaitlī, jo iespējams būs vēl citas krūzītes, un spiežu pievienot jaunu produktu kategoriju. Principā viss vienkārši. Un redzam, ka šeit ir ielikts ķeksīts. Tad principā mēs varētu publicēt, un ja cilvēks uzklikšķinās uz sadaļu trauki, viņš redzēs kafijas krūzīti. Piemēram, ja šai kafijas krūzītei būtu kaut kāds bērniem raksturīgs zīmējums,
tad mēs papildus varētu ieķeksēt, ka šis produkts arī pieder grupai, produktu kategorijai bērniem. Tad, ja kāds uzklikšķinās uz sadaļas bērniem, redzēs arī skaistu krūzīti, kas ir paredzēta bērniem. Tad ar to es gribu teikt, ka ķeksīši kategorijām var būt vairāki. Trauki tā ir virskategorija, galvenā kategorija, bet, piemēram, ja mums būs daudz dažādas krūzītes, tad būtu vēlams veidot zemāka līmeņa kategoriju, jeb apakškategoriju, un tāpēc es izveidošu vēl vienu, kas sauksies kafijas krūzītes, un norādīšu, ka šīs kafijas krūzītes atradīsies mātes kategorijā, kas saucas trauki. Tad, lūk, šeit parent vecāka līmeņa kategorija ir trauki. Tad kafijas krūzītes atrodas pie traukiem, pievienot. Nu, lūk, redzu, ka ir izveidojusies jau hierarhija. Tad līmeņi var būt ļoti, ļoti daudz. Tad trauki var būt kafijas krūzītes un varētu būt, piemēram, arī tur, keramiskas. Un tad norādīt to, ka keramiskas atrodas sadaļā pie kafijas krūzītēm. Un tad redzam, ir hierarhija. Trauki, kafijas krūzītes un krūzītes ir keramiskas. Kas tad ir šeit? SKU. Šeit mēs ierakstam produkta artikulu jeb kodu. 252878. Šis kods ļaus klientiem vieglāk orientēties, piemēram, ja viņi zvanīs un teiks, es gribu baltu krūzīti ar to zaļo uzrakstu, bet tādas krūzītes būs simtiem, tad viņi nosauks vajadzīgo numuru, un jūs ātri arī varēsiet atrast vajadzīgo produktu, ņemot vērā šo te numuru. Numuru vai artikuls, preces, vienalga sauciet kā gribat. Ja jums ir ērtāk, šo numuru jūs varat arī rakstīt šeit nosaukumā. Tā ir tāda gaumes lieta. Principā spiežam publicēt. Apskatīsim, kas tad ir mainījies. Spiežam preču katalogu. Un mēs redzam, ka ir pievienojusies kafijas krūzīte, un mēs redzam, ka produktu kategorijās ir pievienojušās apakškategorijas. Pievienojiet produktus. Nākamajā video savukārt pastāstīšu, kā veidot akcijas produktus un kā pievienot kategorijas šeit, šajai izvēltnē, sauktajā meņū. Lai jums izdodas, ja kaut kas nesanāk, droši rakstiet vai zvaniet.